mēs tiešām gaidām, kad aizsardzības ministrija beidzot iesniegs valdībā lēmumu par aizsardzības finansējumu. Nu, šobrīd vēl tāds nav iesniegts. Tajā brīdī, tikko šis lēmums būs, tad no tā izrietēs tātad izmaksu pieaugums, un arī mēs varēsim operēt ar konkrētiem plāniem, kādā veidā šo finansējumu nodrošināt. Ašarādien kungs, nu taču nesakiet, ka jūs, kamēr aizsardzības ministrija nav pateikusi, cik viņiem tad vajag, ka jūs nevarat sākt koalīcijā vienoties pēc kādiem principiem, kādā veidā notiks šie taupības pasākumi, kas, es saprotu, ir neizbēgami, premjera tos ir uzdevusi, un jūs tagad sakāt, ka jūs gaidāt, ko aizsardzības ministrija pateiks? Nē, nu tā ir ļoti svarīga daļa. Ja aizsardzības ministrija nevirza šo pārējais 5%, tad tādā Bet gadījumā... aizsardzība jau nav vienīgā, kam vajag papildu finansējumu. Jūs pats uzspētījāt jautājums, vai jūs jau meklējat? Jā, bet ja aizsardzība nevirza, tad tā situācija budžetā ir pilnīgi cita. Bet jūs taču ļoti labi saprotat, ka viņi virzīs. Pagaidām viņi nevirza. Jums liekas, ka tā ir tāda nopietna atbilde šeit? Nē, tā nav nopietna atbilde, bet tad, kad šis lēmums tiks pieņems, tad es varēšu atbildēt nopietni arī uz otru daļu.